Čau visiem! Diezgan bieži saņemam jautājumus no klientiem par to, kā tad gaiss vai gaiss ūdens siltumsūkņi vadās. Tad šodienas video būs tieši par to. Pirmais un visvienkāršākais vadības veids ir šādas te infrasarkanās pultis, kurām ir visas nepieciešamās funkcijas un viņas nāk komplektā iekārtā. Tad otrs veids, kā jūs varat vadīt šīs te iekārtas, ir izmantojot mobilo tālruni, jeb viedtālruni caur aplikāciju. Tad trešais veids ir sienas kontrolieri, kas jau ir kā papildu opcija. Šeit jūs varat redzēt dažādos izmēros higher sienas pults, piemēram, tās parādīšu jums vēlāk tūplānā. Attiecīgi var izvēlēties viņas dažādos izmēros, no mazākiem līdz lielākiem, un tādā veidā arī mainās funkcionalitāte. Mazākām, teiksim, tās funkcijas ir mazākas, un viņas biežāk izmanto dažādos komunālajos dzīvokļos, viesnītās. Savukārt jau kaut kāda lielāka centrālie kontrolieri ir paredzēti lielākām savrupmājām, jau ar vairākām vadības iespējām, pievienošanu DMS sistēmām, gudrajām mājām. Un līdzīgi tas ir arī ar Fujitsu, šādi te stilīgi touchscreen kontrolieri, kurus var personalizēt ar saviem attēliem, vai arī smukas mazas melnas pults, kas ir monoblokiem. Līdz ar to ir diezgan liels klases, no kā izvēlēties. Ceturtais veids jau ir lielas, sarežģītas, centralizētas sistēmas, centralizētie kontrolieri, jau manis pieminētās BMS un Modbus sistēmas. Šīs te integrācijas vairāk ir paredzētas jau lielām viesnīcām, ofisiem, visur, kur ir sajūgtas kopā no 20 līdz 100 un vairāk iekārtas. Ja arī tevi interesē kāds no šiem te risinājumiem, tad droši nāc ciemos uz mūsu veikalu Ganību Dambī 30 korpus 1 vai ieskaties mājaslapā www.eklimats.lv. Forši!